stundu biežumu nedēļā, jo bērniem, jo viņiem ir lielāka koncentrēšanās vajadzības skolā, viņiem jābūt vairāk šīm kustībām. Bērns nevar iemācīties, ja viņš pietiekoši nekustas. Tālūk, mīļie vecāki, kamēr vēl sporta sistēma mūsu valstī nav sakārtota, pavadīsim vairāk laika kopā ar saviem bērniem, svaigā gaisā, un nelieksim viņiem kustību prieku. Šomēnes medicīnas centrs Pirmadena atzīmēja savu 17 gadu pastāvēšanas jubileju. Šeit pieņem 15 augsti kvalificēti dažāda profila ārsti, starp tiem 5 zobārsti ar ilgadēju darba pieredzi, ginekologs. Šeit pieņem arī kvalificēts masieris. Bet kopš pirmās dienas klīniku vada docents, medicīnas doktors Andrejs Avots. Man ir liels gandarījums. Es vispār medicīnu 37 gados. Neticams, ka tik ilgi, bet pēdējos 8, jau 9 gadu nodarbojos ar ļoti tādu interesantu sistēmu, pet professional. Tas ir diagnostika un ārstēšana vienā paketē. Mēs redzam, kāpēc cilvēkiem veidojas kauliņi, pieši, ādas sabiezumi. Cilvēki meklē tās atbildes asapuši ilgi. Un par 3 minūtēm mēs varam visu izstāstīt. Aparāts strādā dažu minūšu laika, bet tikšana ar pacientu turpinās vismaz stundu. Un tas ne tikai diagnostika, kas arī būtu brīnišķīgi, bet iespēja ar tur vairāki varianti, ar ļoti tādu atspirīgu, elastīgu zolīšu variantu, vienu no labākiem, tas problēmas risināt. Jo cilvēks uzkāp uz aparātu tad, kad mēs redzam šo labāko variantu ar zolītiem, un situācija mainās. Es nebrīnos, ka mēs visi esam asimetriski, neideāli, un pārslodze zonas priekšā. Tas ir saknes, kāpēc veidojas kauliņa ādas sabiezumi. Uz papēžiem, kāpēc veidojas tie pieši un sāp. Un lielākā daļa no mums staiga nevis ar tādu klasisku plakanopedu, bet 80% gandrīz ideāla gariniskā vēlība, bet tukšana un noslogojuma viedokļa aparāts redz, ka te ir tukšums. Tas ir genetisks faktors, kuras dēļ ar laiku veidojas ļoti, ļoti nepatīkamas problēmas. Un mēs uzkapt uz aparātu ar zolītiem, tur man 10 000 izmeklēti, jebkuru augšā ir situācija bez zolītiem, dabīga veida, un lejā teiksim, izmaiņas sekundžu laikā. Tas saknes nosacītas pārslodzes zonas pazūd pēc uzkopšanas zolītiem sekundžu. Un cilvēks, ieliekot zolītes apavos, bieži uzelpo. Un it kā viņam neticams, ka tas papēdis, kur sāpēs vai tas kauliņš, vairs it kā tas sāpes samazinājas. Un ļoti svarīgi, pēdējais svarīgākais, es bieži viesojos tagad Amerikā. Man ir tāds prieks ar amerikāņu ortopēdiem kontaktēties. Pēdu biomehānika, gaita, arī starp citu genetiskis faktors svarīgs. Tas nevienmērīga noslogota pēda ar sliktu biomehāniku nāk uz iekšu, uz āru. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc cilvēkam veidojas ceļu, gužu un mugurkaula osteoartroze. Bērniem mēs varam kaut kur no 8–9 gadiem principā palīdzēt. Zolītes mums arī sākas no 35. izmērā, bet ja tomēr bērniņš ir maziņš, pie mums arī zīdaini, mums konsultē izcils ortopēds, bērnu ortopēds profesors Aleksandrs Zaķis. Skatoties no ekonomiskā viedokļa, šis ir patiešām visizdevīgākais veids, kā atrisināt daudzas veselības problēmas. Pie tām līdz gada beigām tiek piedāvātas nopietnas atlaides kāju pēdu diagnostikai. Katram augam, katram ziedam dabā ir sava nozīme. Daudzi tikai priecē skatu, bet daudziem ir dziedinošas īpašības. Ja neesat augus sakaltējuši vasarā, tad tagad varat aptiekās jautāt pēc doktora Tereško tējām, kas paredzētas gan dažādu slimību profilaksei un ārstēšanai, gan arī organisma attīrīšanai. Mēs esam radījuši un pagatavojuši daudz tējas, kopskaitā 30, un būtībā esam padomājuši par ļoti plašu profilu slimību ārstēšanai. Mums ir tējas gan aknu slimību ārstēšanai, gan sirds mazspējas un paaugstināts spiediena gadījumiem, gan kuņģa ārstēšanai, kad ir skābe pazemināta vai paaugstināta, arī plaušu slimībām un nieru slimībām. Vēl es gribēju pastāstīt par mūsu pēdējo ražojumu, ko mēs esam nosaukuši par Pintuku, un tas ir manas meitiņas izgudrojums. Redz, tas, kas dažādi augi, kas ļoti smalki
sasmalcinājušies un paliek pāri, lai viņus izmantotu. Mēs viņus saberam tādā drēbītē, aizsienam, un tie ir tāds ļoti smaržīgs, izveidojas tās saišķītes. Un šis konkrēti ir ar tādām zālītēm, kas ko paredzēts lietot vannas procedūras. Vēl mums ir pirtī, kas pastiprina svīšanu, un piesātina organismu ar šķidrumu, lai nebūtu dehidratācija, lai pārāk cilvēks nepaliek sauss. Pirtī nevajag dzert alu, bet vajag dzert tēju. Dr. Tereško jau vairāk kā 20 gadus nodarbojas ar fitoterapijas noslēpumu izzināšanu. Skolojies fitoterapijas koledžā Maskavā un arī tagad iestājies Maskavas kvalifikācijas celšanas institūtā, lai iegūtu fitoterapijas maģistra grādu. Un tagad Dr. Tereško ieteikums, kā pareizi lietot zāļu tējas. Es iesaku, ka tēju, ja grib tā visu organismu aptvert, tad jāsāk lietot sākumā aknu tēju, lai organismu tā kā attīrītu no visu kaut kā. Aknas mums ir vispār orgāns, kas veicina visu šlakvielu izvadīšanu, un tā paliek tīrāks asinis, mazāks holesterīns. Pēc tam var palietot kādu no sarkanajām tējām, vai sirds veselībai, vai sirds spēkam, vai, ja zemes spiediens un miegainība, tad tēju tonus var palietot. Pēc tam var pāriet uz kuņģa, gremošanas tējām, kuņģam vai tām vēderam. Tad varētu palietot imunitātes tējai, tad viņa darbosies, ja viss būs jau tā kā gremošanas trakts, jau tā puslīdz sakārtots, jo imunitāte nāk arī caur gremošanu lielā mērā. Un tad var nobeigt to kursu tādu ciklu ar nieru tēju. Zāļu tēju drogas tiek piegādātas no Latvijas bioloģiskajām zemnieku saimniecībām, tā kā tām ir ļoti augsta kvalitāte. Dr. Tereško iesaka, iegādājoties zāļu tējas, uzmanīgi izlasīt norādījumus uz tējas paciņām, jo vairākām tējām ir līdzīgi nosaukumi, bet tās paredzētas atšķirīgām kaitēm. Tuvāk par Dr. Tereško tējām varat iepazīties internetā www.fitoterapija.lv, kā arī viņa sarakstītajās grāmatās. Rudens piedāvājums kurorta rehabilitācijas centrā Jaunķemeros. Latvijā dzīvojošiem pensionāriem, maznodrošinātiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem, invalīdiem, politiski represētajiem, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, bijušajiem geto ieslodzītajiem, kara un darba veterāniem, Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem no 20 latiem dienā. Piedāvājumā ietilpst uzturēšanās divvietīgā numurā viena vieta, 3-reizēja ēdināšana, dietoterapija, stacionāra ārstējošā ārsta konsultācijas, medicīnisko pakalpojumu komplekss pēc Jaunķemeru ārstējošā ārsta nozīmējuma, minerālūdens vannas, dūņu aplikācijas, 4 kameru vai virpuļu vannas, ergoterapija, elektrodūņas, fizioterapija zālē, baseinā un kardiotrenažieru zālē, nūjošana. Brīvajā laikā jums ir iespēja izmantot fitnesa centra, fitobāra un poliklīnikas pakalpojumus. Jaunums – diabetoloģijas nodaļa, ajurvedas pakalpojumi un hidromasāžas kapsula. Sajūtas, kas iedvesmo. Piedāvājums ir spēkā no 1. oktobra līdz 30. novembrim. Zobārstniecības klīnika Oris Plus piedāvā zobu ārstēšanu, higienista pakalpojumus un protezēšanu. Kopā ar pacientu tiek sastādīts ārstēšanas plāns, izmaksas un materiālu pielietojums. Ir iespējams veikt kompleksās ārstēšanas un protezēšanas pakalpojumus uz nomaksu. Klīnikas Oris Plus laboratorijā protēzes tiek izgatavotas pāris dienu laikā. Jūsu vizīti gaidīs Oris Plus, Ģertrūdes ielā 54. Izziņas pa tālruni 67 281 765.